Sveiki, mani sauc Jānis Segliņš. Esmu bērnu jauniešu futbola treneris. Strādāju par futbola treneri jau šis būs pilnais 10. gads. Liepājā es trenēju 2 komandas. Jā, abas ir pusauģu komandas. Viena ir 13 gadus veca, otra 21 gadu veca. Liepājā mums notiek treniņi katru dienu. Jā, un paralēli vēl vakar treniņiem mums ir rīta treniņi. Kurš tur pēdējais bija? Andrijs, ja? Andrijs Kolens. Mums ir nedēļas beigās spēle. Okay. Tā ir sestdiena vai svētdiena. Visas nedēļas process tiek pakārtots spēlei. Sezonā mēs aizvedam no 20 līdz 30 spēlēm pa visu Latviju. Mūsu komanda ir bijusi turnīros ārzemēs arī. Ja, šogad mēs ārzemēs bijām gan Lietuvā, bet pāris gadus atpakaļ mēs bijām Portugālē. Netālu no Lisabonas, saucās pilsētiņa Kaškais, kur mēs tikām līdz finālam, izcīnījām 2. vietu. Šis sporta veids bērniem iemāca spēju sadarboties komandā, jaunas lomas, līderu lomas, uzņemties līderu lomu komandā, kur starp citiem līderiem tas ir pietiekami grūti. Vēl tas attīsta ļoti spēcīgu imunitāti, ja, bezbailību, drosmi, un pats futbols kā tāds, tas ir jautri, tas ir fantastiski. Bieži vien vecāki uztraucās bērniem par traumām, bet visbiežāk manā praksē novērojams, ka traumas bērni gūst tieši nevis futbola laukumā, bet ārpus tā, tad, kad viņi nav gatavi. Mēs bērnus no 10 līdz 11 gadiem sūtam nodarboties ar grieķu romiešu cīņām, kur viņi mīkstajos zālēs mācās krist, sagrupēties, pareizi nokrist, lai nedabūtu traumu. Pārvācos uz Liepāju dzīvot 13 gados, un no 13 gadiem dzīvoju Liepājā līdz šai dienai. Uz doto brīdi es uzskatu Liepāju kā savu pilsētu. Ja, tā ir fantastiska pilsēta, un man nemirkli nav bijis šaubas, kad pārvākties dzīvot uz Rīgu. Šo pilsētu es mīlu, šī pilsēta ir vienreizēja, un, manuprāt, nav labākas vietas Latvijā kā Liepāja.